Sveiki, draugi! Beidzot pienācis tas brīdis, kad esmu atbraucis uz šī gada pirmo vimbu copi. Esam, protams, pie Lielupes, man ļoti iemīļotā vietā. Jūs jau noteikti arī daudzi atpazīsiet, kur esmu. Brīnos, ka cilvēki neviens nav riņķī. Pretējā krastā tikai mašīnas. Un tur uz priekšu, tur, kur ir populārās vietas, pa upi uz leju, kur upe pienāk pie paša ceļa, tur bija pilns. Varbūt kaut ko es nezinu, bet mēģināsim katrā gadījumā. Šodien neesmu viens, esmu kopā ar savu brālēnu Danu. Viņš atbraucis noķert savu pirmo vimbu, vai ne? Jā. Nē, es nekad noķēris. Nē, Nu, re, mēģināsim piepildīt Dana mērķi un arī paši noķert kaut ko ļoti foršu. Pēc tam par ēsmām, par ekipējumu, visu pārējo pieķersimies, bet tagad ejam uzmaisīsim barību. Par barību ilgi nebija jāzīlē. Protams, salmo vimba un salmo vimba garnele. Šī tāda brūnāka, tā baltāka, abas jauksim kopā. Starp citu, šobrīd vimbu barībām salmo veikalos 20% atlaide. Arī internetu veikalā Salmo LV. Tā kā droši aiziet, skatieties, un arī citām feeder precēm nenokavējiet. Sezonas sākumā parasti iedo atlaides, pēc tam vajadzēs atkal gaidīt ilgu laiku. Un papildus šīm barībām tad jauksim kuruscejošos krikumiņus klāt. Šie tādi mazāki, smalkāki, šie rupjāki, bet spilgtāki. Redzēs, šodien kaut kā samiksēšu. Jāuzstājas lielceļš, pa kurieni vimiņus vilksim ārā. Ja vilksim. Protams, uztveramais tīkliņš kaut kur ir pazudis. Neatradu mājās. Karpu uztveramo tīkliņu negribēju ņemt līdzi. Paņēmu vienu ar ļoti īsu kātu. Bet, lai ar viņu iesmeltu ziltiņas, vajadzēs viņus tuvāk krastam pievilkt. Tā, ejam, parādīšu, kā barība šobrīd izskatās. Reku starp citu cilvēki. Nu, kas tas ir, ko? Kas tas? Kas šīdais? Nu, bāc, nu. Un pēc tam mēs brīnamies, ka mūs nekur nelaiž iekšā. Te patās cilvēkiem privāti mājas. Un kāds viņiem prieks ir laist makšķerniekus, ka te pēc tam mums paliek šāda cūkūts. Pēc tam copas beigās, protams, savākšu, bet es nezinu, kaut līķi iekšā vai kas. Fu. Bet, nu, nedaram tā. Nevajag. Es te katru gadu braucu un gribu arī braukt turpmāk. Un ja aiz jums paliek kaut kas šāds, nu, pēc tam te nelaidīs nevienu. Aiztaisīs vispār ciet. Varēsim ar kājām iet kaut kur kilometrus 2 no tās puses. Nu, re. Barībiņai pirmo mitrinājumu uztaisīju. Tāda forša, bīrstoša, reku jau sasūkusies, jau galīgi sausa. Taisam otro. Daudziem liela kļūda ir, ka pēc pirmā mitrinājuma uzreiz jau met iekšā ūdenī. Viņa vēl nav sasūkusies, tā barība aktivizējusies. Išķi pagaidam. Es parasti nogaidu kaut kādas minūtes 10. Uztaisu vairākus mitrinājumus. Nu, re, bumba gatava. Ārā nejūg, bišķi uzspiežam izjūg, bet viņa sasūksies. Vēl bišķi pa mitru. Tūlītās vēl sasūksies un varēsim sākt barot.
Šodien bliezīsim ar maniem iemīļotākajiem kātiem no visiem. Feeder Concept Distance Extra Heavy 150-nieks. Spolīti gan vienu rudenī taisīju apkopi un pazaudēju dažas detaļas. Tāpēc reku man spinninga spole. Otram kātam, ar ko darbosies Dans, tur ir 7. pilots virsū. Bet šogad Salmo būs jauni feeder kāti, jaunas spoles, auklas. Tur feederim būs ļoti daudz jaunumi. Es pēc tam testēšu, pastāstīšu arī jums. Tad redzēsim, vai tie man patiks labāk par šiem kādiem vai nē. Teica, ka būs bomba, bet to vēl redzēsim. Notestēsim. Laiks barot. Ņemam nost ierasto groziņu un liekam barošanas groziņu. Bišķi ir atšķirība vai ne? Ierastais, bet šīs jau tā ir liels. Pēc tam, kad ziltiņa pienāks, tad mēs pāriesim uz šiem Feeder Concept tādiem mazajiem. Bet sākumā liekam lielo grozu un barojam virsū. Iemetījuši kaut kādiem 5 groziņiem uz katru punktu. Nē, tur galā kaut kas ir. Vimba? Vimbiņa galā. Tad vai nu vimbiņa, vai nu lielāks breksāns kaut kāds. Man liekas, vimbiņa, jā. Un būs sezonas pirmā vimba. Kaut kā jau izdomās, man mašīnā uzturamais. Redz, ka ir mazā lielupas vimbele. Lielupē nav tas izmērs tā kā ventā, bet šī mērā būs. Ieliks pagaidām tīkliņā, pēc tam, ja kas laidīs vaļā, bet sezona atklāta. Forši. Tāds forši atvieglojums. Sezona iesākta, bet es nebiju pirmais, kas noķēra zivtiņu. Dans pirms tam noķēra tādu, nelielu plicīti. Un viņam arī bija copes. Man copes praktiski nebija jau kaut kādas 20 minūtes, cik nosēdējām. Un es vienu lietu pamainīju. Uzliku putuplasta bumbiņu virsū. Redz, ka šādas bumbiņas, viņas to esmu pieceļ nedaudz no grunts augšā. Un, ja zivtiņa nesēž uz pašas grunts, tad viņai kaut kā patīk, ka viņa tur augstā kaut kur bišķi plundurējas pa ūdeni. Esmas šodien līdzi ir visu, ko var iedomāties uz vimbiņu. Redz, ka ir pinkas, baltie mušu tārpi, motilīts. Ļoti labs motils. Starp citu Jelgavnieki veikalā Asaris. Vai bomba. Un garnelītes. Nevārītes, svaigās un tīģerenes. Pēc tam mēģināsim visu kaut ko. Bet tagad man paņēma 2 baltie, motils un tā bumbiņa. Tāds standartiņš. Redz, ka man arī mākslīgais motils līdzi. Pagājuši gadu, kurš sekoja līdz kanālam, varbūt atcerās, ka es ventā ķēru uz pliku šo motili. Kā man rausta! Būs vēl viena vimba. Oj! Un karām. Bet atkal tajā pašā kombinācijā bija. Nav garām. Nav garām. Kas tad tas? Plicītis. Šie draugi arī ir klāt. Reku, bumbiņa, baltie, motilīts. Un paskat, viņš jau paspējis ir draņķis kaut kur barību saēsties mūsu.
tik ātri viņam jau pa otru galu iet ārā. Tas nozīmē, ka būs ražani jābaro. Ļunkš. Makšķerējam diezgan labā dziļumā. Tur kaut kur ap 9 metri. 8, 9 kaut kas tāds. Bet smuki rausti. Vimba nav. Bet sīgs jūs atkal. Tā nav kaut kas lielāks. Nu, kas tev tur ir? Plicis, ne? Jā. O, šodienas rekords. Rekorda plicis. Tu esi tik lielu zivi kādreiz noķēris? Nopietni šā tā lielākā? Jā. Šodien noķēris vēl lielāku. Sāc rakstīt, kādas sugas tu esi noķēris. Šis ir plicis. Bet mērķis bija vimba. Dans arī tagad sāka likt tās putuplasta bumbiņas. Pirms tam bija piebraucis inspektors. Teica, ka bišķi citā vietā ķeras labāk. Pa upi uz augšu krietnu gabalu. Bet man patīk to vimbu izsēdēt. Man nepatīk kaut kur līst iekšā lielā barā, kur cilvēks blakus plec pie pleca viens otram. Es labāk te lēnā garā izsēdēšu normiņu dienas laikā. Opa, opa, opa. Kas tad tur? Kaut kas knabinās. Pirmo reizi gribēju pamēģināt kaut ko šādu. Cik es sapratu, tas ir balto tārpu granuliņas. Cik es saprotu, sākumā viņi ir jāaktivizē. Jāpaņem, jāieber iekšā ūdenī. Nu, cik daudz mēs negribam būt pārāk izšķērdīgi. Kaut kādu puspaciņu. 100 grami te iekšā maksāja laikam 4,50. Diezgan dārgi. Negribat našķus? Nē. Šitā garšīgi. Čipšus paņēma līdzi. Super, tagad viņi sasūkušies, vairāk pa virsu nepeld. Sākumā, ka iebēru, daudz peldēja pa virsu, un ja mēs viņus pa taisno iemestu barībā, tad viņi vienkārši pa straumi aizpeldētu uz leju. Tas neko nedotu. Tā, tagad laikam ūdeni nolies nost. Un tās granuliņas kaut kur vienkārši spainim malā iebēršu, pēc tam, ka liksim barot tavu barību, tad arī šo klāt pieliksim. Laiks ritēja un nebijām saņēmuši gaidīto rezultātu, tāpēc nolēmu pamēģināšu klāt barībai likt tārpus, gan motili, gan baltos. Varbūt tas kaut kādā mērā rezultātu deva, bet ne vimbu izteiksmē. Ik pa laikam gadījās kāda smukāka zivs, piemēram, redskudanam raudiņa, bet kopumā 90% no zivīm bija nelieli pliči. Un tas vienkārši atkārtojās metienu no metiena. Visu laiku pliču copīgs un nekas vairāk. Opiņā. Tagad gan ir otrā vimba. Laikam. Vajadzētu vismaz būt. No. O? Jā, ir vimbiņa. Nē. Bebīšu izmērs gan.
Bet šoreiz bez bumbiņas. Šis tāds galīgs mazulīšu izmērs. Nu, tie centimetri 30 gan būs, kas skaitās mēra vimba. Otrā ir. Diemžēl pulkstens jau 2. Aiz gara laika es jau biju nospriedis, ka uztaisīšu metrīgu pavadiņu un uzlikšu peldošo putuplastu, lai viņš ļoti augstu no grunts kopā ar kaut kādu ēsmu. Tur redz, ko viņa tieši pieteicās. Varbūt tas tāds mājiens, ka tomēr nevajag. Bet katram gadījumam vienu uzsiešu. Varbūt noderēs. Man atkal kaut kas baksta. Lielais zvērs. Paskat kāds rēšņuks. Lūk, to es saprotu, nezvērs. Ķīša kungs atnācis. Gan arī tā kā zandarts, tikai nepareizais. Kaut kas baksta. Uzliku pavadiņu garāku, kaut kādu aptuveni 1,20 m. Izvilku 2 pličus pēc kārtas. Bet vairāk ar nemiņas no vīmbām. Diena jau tuvojas beigām. Pulkstens kaut kur 2:20. Neparādīju arī, kādas šodienas lietoju pavadis, kādus āķus. Tūlīt atnesīšu, parādīšu jums, kas mani mīļākie tagad pēdējos gados. Reku šādus lietoju. Feedera konceptu. 12. numura āķis, 0,12 mm aukliņa, 70 cm pavada. Parasti breiksim vīmbai pilnīgi pietiek. Redz, ko 10. numura āķis, 14. izmēra pavada. Eksperimentēju, kā kurā brīdī, kura ieslēdzas. Opa. Ir vīmba. Oi, sagaidīju. Un laba, bet tagad ir ļoti liela problēma. Priekšā tās zāles sastājušās, un kā es viņām dabūšu pāri. Oi, vīmba ir ļoti laba. Pārdos dar uzturamo tīkliņu. Vai nē, es nokāpšu lejā. Draugi, tā nemaz nebija vīmba, ka plāksterīts. Brēksēns. Nu tad ir skaidrs, ka nav ko gaidīt to vimbeli. Jāsāk breksīs šķert. Uzliku garnelīti atkal. Uz garneli paņēmu. Nekāds rekordlops jau nebūs šodien, bet beigās kaut ko mums pielasījām. Būs gan ko kaķim aizist, gan pašiem uz pānas uzlikt. Nu, re, tā kaut kā uz 2, nekas baigi spīdoši. Beigās tas breksīts bonus, 2 vimbas, raudiņa, ķīsis un plicīši. Atceramies vienu, ka šī ir tikai pirmā reize. Noteikti brauksim vēl, sākums ir,
vimbu sezona atklāta, kā saka. Mēģināsim aizbraukt arī iespējams uz Ventu. Nu, tur tomēr tas izmērs tāds 700 gramīgs, vai ne? Un līdz kilo lielākie eksemplāri. Bet, ja patika šīs video, ja noderēja spieža mīkšķi, var redzēt, ka tagad zivtiņai ir palikusi kūtrāka ar to augstā laika iestāšanos. Starp citu, miskasti ar savācu. Ja nākamie brauc, lūdzu dariet tāpat. Ja. Labi, draugi, tiksimies nākošajā video. Čau!